Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Čau, Ingūna! Čau, Katrīna! Tad mēs šodien par apzinātību esam satikušās. Jā, tā sanāk. Kāda tev ir pirmā asociācija, ko tev nozīmē apzinātība? Zini, kā es jau tev pieminēju, kad domājot par vārdu apzinātību, tas ir tāpat kā īstenībā joga. Viens vārds, bet zem tā ir tik daudz apakšā, un tad, ja jānodefinē apzinātība vienā vārdā, man liekas, ka to nemaz tā kā nevar izdarīt. Jo man liekas, ka cik daudz ir tie skolotāji, tā, ka Juris Rubens droši vien pateiktu vienu tēmu. Nezinu, Bils Plotkins pateiktu otru, bet man laikam apzinātība visvairāk saistās caur to, kad es mācu viņu arī bērniem, tā kā jau bērniem, bet man liekas, tā ir tā klātbūtne, tā kā būt klāt tajā brīdī un tieši tajā mirklī, nevis autopilotā, bet piedalīties tajā, ko tu piedzīvo. Jā. Vai tā ir meditācija, vai tā ir saruna ar tevi, kā tagad, jā. Teiktu, ka būt tajā mirklī pilnīgi klātesošam. Jā, bet es nedomāju, ka visiem tas ir tik viegli izdarāms, vai ne? Nē, arī man nē. Man liekas, tas jau ir, tā kā mēs tevīm bijām tajā klusuma retrītā pie Jura Rubeņa, un tur jau bija viegli būt klātesošam un apzinātam. Bet, jā, jo tur bija apstākļi. Atgriezies atpakaļ savā ikdienā, tad tev vienkārši ir jāatrod tas mirklis, kur tu to vari, tā ir īstenībā prakse. Ka tu nevis tikai izlasi grāmatu par apzinātību un saproti, tā ir baigā štela un man baigi patīk, bet kad tu reāli sāc to praktizēt. Un tad man liekas, tas ir tā kā ar vienu, tu ej uz sporta zāli, pirmais mēnesis ir galīgi tāds, visi tie trenžeri liekas, neko tur nevar izdarīt, tu paeji ar treneri kopā, pēc tam ej viens pats, un pēc gada tu jau esi tā kā profiņš, un tad muskuļi ir jau pieraduši, un tev kļūst par tādu veselīgu atkarību īstenībā. Un tad, kad viņš tāds kļūst, tad jau tu viņu sāc ieviest arī savos ikdienas lietās. Apzināti mazgāt traukus, apzināti ēst, apzināti sarunāties ar tevīm. Tad tas jau kļūst vieglāk. Jā, tā kā ikdienas uzdevums. Jā. Padomāt par to. Jā, tu minēji par Rubeņa retrīti, es tev piekrītu, ka tur apstākļi bija lieliski tam, lai vienkārši nedomāt par ko citu. Sākot jau ar to, ka tu iebrauc teritorijā un tev izslēdzās telefons. Jā, tu pazūdi visi sakari. Jā, jo īstenībā, ja nav telefons, tad palielam tā nav varianti jābūt šajā brīdī. Jā. Un tur ievēroju, tur bija arī tādi, bija pāris, bija divas draudzenes, un viņiem bija grūtāk, jo viņiem bija vēl viens triggers, kas triggerē, jo viens ar otru gribēja parunāties tā vietā, lai klusētu. Jā, tā ir tā izvēle, vai es izvēlos būt klātesoši. Mums īstenībā, ja tā, baigi labs piemērs bija, es atceros apzinātības skolā, tikko bija pilnmēnesis, tāpēc man mēnesis atnāca atmiņā, kad stāsta, piemēram, ja tu paskaties pa teleskopu, gribi ieraudzīt debesīs mēnesi, un tas teleskops, kāds tev viņu pārausti, vai tu pats viņu tur rausti, un tu neredzi to mēnesi pilnībā. Viņš ir izplūdis, vai arī no sākuma tu viņu vispār neredzi, ja tur neesi pagriezis, tu neesi īstenībā pat nosēdies pareizā pozā, apzinātībā un meditācijā. Parasti cilvēkam arī vajag to apzināto ķermeni, ka viņš ir apzināts, tu iztaisno muguru, tu apsēdies tā, lai tev ir ērti turēt to taisno muguru. Un tad uz to mēnesi tas salīdzinājums tāds, kad tas teleskops ir mierīgs un kluss un stabils, tad tu ieraugi to mēnesi, un tad tu viņu ieraugi wow, viņš ir īstenībā tik liels, tu pirms teleskopa tev liekas tāda siera bumba apaļa. Un otra lieta, man liekas, kas tur ir ļoti svarīga arī, atkal, īstenībā saku, man tā apzinātība iet ļoti kopā ar jogu, jo arī jogā ir apzināta kustība caur jogas praksēm. Un tad, kad tu skaties
caur teleskopu, tu redzi, bet, piemēram, tev ir, nezinu, kaut ko esi acī saberzējis, iekaisinājis, un tavs fiziskais acis stāvoklis ir tā kā, saduļķots vai nepietiekoši, un tu arī ar visu teleskopu nevar paskatīties. Un tad tas nozīmē, ka arī tam ķermenim jābūt veselam, un tur jau sākās tā ķermeņa apzinātība, kur man ir jārūpējās par to savu tempu, kurā es to apzinātību piedzīvoju. Tā kā, man liekas, ļoti plaša tēma. Jā, plaša, bet man liekas arī salīdzinoši vienkārši. Jā. Ka daudz viņi uztver tādu kaut ko ļoti sarežģītu, un es to nevarēšu izdarīt savā ikdienā, bet patiesībā tas sāks ar tiem ikdienas ar mazajiem solīšiem, jā. Tā kā arī atkal atgriežoties, man liekas, mums, par cik mēs esam bijuši pie tā Rubeņa, tad es tev daudz pieminēšu tos piemērus caur Rubeņa retrīti, jo tāpēc, tad mēs runājam vienā valodā, un arī viņš teica, ka nevajag jau meditēt uzreiz stundu, ja, tad būs neveiksme. Tāpēc, ka tev ķermenis nebūs gatavs, nebūs pieredzinājis sēdēt, un arī prāts absolūti nebūs gatavs. Kas tas tāds ir, kāpēc man vispār jāmokās, kāpēc te jāciešās? Un tā kā sāk pa mazam solītim, jo arī 10,000 kilometrus tu noskries tikai, ja liksi pirmo soli. Un tad man liekas tur atgriežamies pie tās prakses. Ja tu katru dienu pa minūtē to meditāciju, kas ir arī apzinātība, jo tu esi tajā mirklī. Un vēl, man liekas, ka ir ļoti svarīgi saprast par to, atbildēt uz jautājumu, kas nav apzinātība. Jo ļoti daudziem, manuprāt, joga, atkal jau apzinātība, saistās ar tādiem stereotipiskiem vārdiem miers, jo apzinātība nenozīmē, ka būs miers. Jā, jo tev tur domas iedos tādu nemieru, jo tu būsi apsēdies. Man vienkārši pieņem to, ka tas stāvoklis, apzinātais stāvoklis var būt dažāds. Jā, un īstenībā tas ir nākošais punkts apzinātībā, ka tu saglabā tādu neitrālu stāvokli, neutralitāti, kad tev tā apzinātība, viņa var būt arī nemierīga. Tu vari sajust ķermeni, ārprēc kā man sāp gūža, un tu pamani to. Citkārt tu varbūt sēžot ar draugiem, nemaz nepamani, un tādā ziņā, ja tu nepamani un nepievērš uzmanību savam fiziskajam ķermenim, tu nepamani, kurā brīdī viņš saslimst. Tā ir tāda ļoti veselīga praksa arī priekš sevis Man liekas, vispār mēs saslimstam tad, kad mēs sev nesjūtam pietiekam laicīgi. Kad mēs neesam, kad mēs neesam bijuši apzināti savā fiziskajā ķermenī. Jā, un tas nav tikai par cilvēkiem, kas nav kā jogas pasniedzēji, mums ar tā ir. Visu laiku noķer to brīdi, kad vajag pa sev parūpēties vai apstāties. Jā. Un tāpēc tad apzinātība noteikti nav par mieru. Tur var būt viss kaut kas tajā brīdī. Tu no sākuma droši vien strādā ar daudz un dažādiem nemieriem, kas ir tevī ar kaut kādām emocijām. Tu atpazīsti tās emocijas, un ir forši, ka tu viņas atpazīsti, jo tu beidzot saproti, man ir tādas emocijas, no kurienēm viņām aug kājas, un tad tu vari sākt ar to strādāt. Apzinātība ļoti labs rīks. Es agrāk, kad sāku pasniegt jogu, man tā patika. Vai pat praktizēt jogu. Es gāju parastu darbu, uz biroja darbu. Man ļoti patika, ka man draugi vai ģimene teica, wow, tu esi tik mierīgi. Man likās, ka es esmu tajā apzinātībā iekšā un ka visus esmu atrisinājis. Un tad man atlika kaut kāda mazākā epizode, kas man izsit ārā, un es tik ātri atbildēju. Šupols uzreiz aiziet uz otru pusi. Un tad domāju, bet kaut kas dīvains ir, tā kā es neesmu, ka nav manī tas miers, bet īstenībā tev jau nav jābūt tā kā pašam pēc dabas mierīgām, bet drīzāk noturēt to līdzsvaru tajā, vai ne, kā tu reaģē uz lietām. Un tad, vai arī, piemēram, kad mēs varam uzlikt tādu masku, ka mēs esam mierīgi, mēs taču jogojam, mēs taču meditējam, bet patiesībā mēs tajā meditācijā, piemēram, vienkārši uzliekam timeru un reāli neesam klātesoši un neesam šajā brīdī. Un es arī esmu gājis tam cauri, ka es, piemēram, kad ir tie izaicinājumi 30 dienas, tu tagad sēdēsi vienā laikā, vienā ilgumā, un es esmu sēdējusi, arī jogojusi pat vienā laikā, un tur, nezinu, mēnesi pēc kārtas, man liekas, es esmu
ar mani viss ir super kārtībā, bet patiesībā nav, jo es to esmu tā kā uzlikusi nevis caur nevis caur klātesamību, es to daru, bet arī, kad tas ir forši, vai man tas ir jāizpild, tas ir jāizpild. Es esmu uzlikusi sev jaunu kaut kādu mērķi, un tagad es esmu aizēju tāpat tā. Un tad tagad, kad es jau esmu dziļāk šajā briedumā saistībā ar apzinātību, tad ir dienas, vai ne, kad tu nevari apsēsties tajā 10 minūšu meditācijā, bet tad tu sev nepārmet un arī vairo apzinātības ar to, ka tu pavaro, šodien es neapsēdos un, norēģēju tā un tā, vai, piemēram... Jā, bet tikpat labi tu vari tajā dienā izlemt, tu katru rītu tā dari no rīta, un tajā dienā tu, man tagad nav laika, vai bērns saslima, un man ir jāpievēršās bērnam, vai man darbā ir kaut kāda situācija un ir jāskrien, un tu izdomā, bet man pusdienas laikā vai vakarā būs laiks, un es tad, un arī tad, ja nē, tad nākamā dienā atgriezīšos. Rubens arī teica, ne? Kad tas uzdevums ir kā praksa katru dienu, bet ja tev sanāk izlaist, vienkārši atgriezies tad, kad tev ir tā iespēja un forši vienkārši noķert, es neesmu darījis to, vai tā kā nesen es ievēroju, kāda es esmu tur attiecībās ar bērniem, un es jūtu, ka, piemēram, kaut kā tāda sāsinātāka situācija, un man tā atbildes reakcija ir viena, un tad jūtu, stop, tā kā es neesmu ar sevi pasēdējis, un ja es pasēžu ar sevi, tiešām apzināti, tad pēc tam man tā... Bet redzi, tā stop tev arī neatnāktu, ja tu nebūtu trenējis apzināti. Jo citreiz tu autopilotā aiziet ar to reakciju ar bērniem un pat nepiefiksētu, ka tev ir bijusi. Un plūst tālāk, un tur tas sakrātos. Un īstenībā, man liekas, tā ir tāda ļoti foršs un tāds veselīgs brīdis, kur tu saproti, ka īstenībā jau tu nofiksē, un tā arī ir apzinātība, tu nofiksē to savu... Es tagad īstenībā tik nejauki atbildēju, vai arī tā kā noreaģēju, vai sadusmojos, un nevis tā, un vēl svarīgi, ka nevis tajā brīdī, sadusmojos, bet tagad stop, un atgriežos aiz durvīm atpakaļ un nāku vēlreiz iekšā un saku, zini ko, man uznāca tas, un tas ir ok. Un man liekas, caur bērniem arī īstenībā, tā kā jūs pieminējat, ar bērniem daudz strādāju, caur viņiem jau arī, kā parasti saka, tev bērns nemaz nav jāmāca, tu viņam tikai, dod to piemēru, ka tu pats tā dari, un tad viņš vienkārši pārņem. Jo tāpēc, ka es varētu mācīt jogu bērniem, bet ja es pati viņu nepraktizētu vai nebūtu ar bērniem kopā to darījusi un mēģinājusi, viņa nebūtu ne tuvu tāda, tā kā bez prakses, man liekas, tāpat arī to apzinātību. Ja tu pats viņu praktizē, tikai tad tu viņu var nodot tālāk kādam, caur savu pieredzi. Jā, tikai pieredze var iedot tās zināšanas tajā. Protams, var izmācīties, ja ne, par apzinātību, bet tāpatās, ja tu pats nepraktizē, nepielieto. Zini, kā tām teorijām tu jau vari iekalt skaisti, tāpat kā mēs bērnībā iekalam dzejolīšu ļoti daudz, cik mēs no viņiem daudz atceramies. Un tu arī var iekalt skaistus vārdus un viņus izstāstīt, bet ja nebūs klātā tavu pieredzi, tas otrs jau nolasīs, tev nebūs iekšā, vai arī tu saki, ka viņi sajūt to tavu mieru, tāpēc, ka tu viņu praktizē, un tad var sajust to mieru, bet ja tu viņu nepraktizē, bet tikai stāsti par viņu, tad jau tas otrs arī tev nenolasīs, nenoticēs, un nebūs tas rezultāts tāds, man liekas. Tas nozīmē, ka apzinātība jāizdzīvo caur sevi, lai varētu dot tālāk. Man liekas, kā apzinātība var būt tāds mirkļa stāvoklis. Man tā ir bijis, kad es eju pa mežu kaut kur un vienkārši atnāk tas stāvoklis. Tu neesi pat gājis, tu neesi gribējis būt apzināts, bet pēkšņi mežs apstājās viss, un tad tas ir tas stāvoklis. Tad ir apzinātība kā prakse, kur tu viņu praktizē, un tad apzinātība, tā kā Rubens teica, ka tu viņu kā ieradumu ievies. Un kad ja tu vairāk ievies, ja tu vairāk sāc praktizēt, jo viņš vairāk sāk ieiet katrā tavā dzīves situācijā. Tā kā es teicu, pat trauksmes gājot. Mums bērniem ir lieliska praksa, mēs šokolādes meditācija. Mums ir, kur viņi 4 minūtes vienu mazu šokolādes gabaliņu sūkā. Tā ir apzināta šokolādes. Un vakardien īstenībā man bija tik... un tad viņš sajūt. Un viņi
nav tā, ka es neteikšu, ka lūdzu vēl vienu. Ir tādi arī, kad viņš grib vēl vienu, bet varbūt tieši tāpēc viņš grib, ka beidzot bija tik garšīga šokolāde. Īstenībā to, man liekas, ļoti labi var saist kakao ceremonijā. Arī, kad, ja ir īpaši tajā pirmie, kad tu nekad neesi baudījis kakao, un tev ir vienkārši jābūt tajā brīdī un jāizgaršo tas. Un īstenībā, par kakao runājot, tieši šodien arī iedomājos, ka kakao jau arī ir apzinātības meditācija. Jā, jo tu tā kā tu arī esi, vienkārši tie veidi, kā tu to dari, ir tik dažādi. Un tu mēģini saist kāds kakao ieplūst tavā ķermenī, kā viņš norēģē, kā tu rēģē pretī garšai. Un dažādas reakcijas. Jā, jo kādam viņš liksies riktīgi rūgt sākumā, tie, kas jau viņu pazīst. Tie jau tur ar pirkstu lājas ārā savu krūzi. Bet un vēl, ko es esmu pamanījis, kad tā kakao ceremonija var būt tik dziļa, cik ir tava apzinātība. Tā kā, piemēram, ja tu tā ņem virspusēji, ka tas vienkārši skaists rituāls un tu kaut tā kā forši pavadi laiku, tas būs vienā līmenī, un tad otrs ir, ja tu viņu izmanto. Es gribētu teikt, ja tajā kakao rituālā tu sāc pielikt klāt vērtēšanu, kā tur izskatās tas altārs, ka tu ar visām maņām, un tad vērtēšanu, un tad tu sāc salīdzināšanu, tā kā nesaglabā to neutralitāti tajā momentā. Atvērts tam vienalga, kas tur būs tajā vakarā. Vai arī gaida kaut, vai arī ir kaut kāds gaidas no iepriekšējās pieredzes, kur bija tā. Man ir bijis arī, kad atnāk atkārtoties kakao, un, piemēram, tajā kakao ceremonijā tur nenotiek tas un tas, un tad vai nepiedzīvoja to un to, un tad ir tā kā mazliet vilšanās, vai arī vienkārši tāds apjukums, bet es nebiju tajā stāvoklī, kur es biju pagājušajā reizē. Jo viņš var mainīties. Jā, tas ir arī skaņu meditācijās, kad cilvēks saka, es pagājušo reizi tā aizlidoju, biju tuksnesī, biju tur, un šoreiz nekā, tā tad nekā, varbūt šoreiz tavam ķermenim tik ļoti vajadzēja atpūsties. Un kur vēl viens veids, kā būt apzinātam, tā kā tu vari būt apzināts jogā, tu vari kakao, tu vari skaņā, tu vari kustībā būt apzināts. Jā, lai ko tu dari. Tu meditēt var ne tikai sēžot, tā kā pie Rubeņa mēs meditējām arī ejot pa to āpu staigāšanas meditāciju, tā kā kāds meditē atdot. Tā kā ir adīšana, kā viņa meditācija, kad tu pat īpaši neskaties kādu musturu, bet tu ādi, un tā ir tava meditācija. Veidojot mālu, da jebko. Tā kā apzinātība var būt katrā lietā, ko tu dari. Vai tā kā es biju Indijā, dzīvoju pie vienas sievietes, viņai piederēja tā visu māju, viņa izdarīja istabiņas, un tāda šanti sieviete, un viņa tāda ļoti, ļoti smaidīga, dzīvespriecīga sieviete, un mēs viņai pretī pāri ielai ir jogas studija. Un mēs ar... Šanti, miers. Jā, un mēs viņai prasam tā kā ar vīru dzīvējam tie istabiņā, mēs laiku dienējam viņai garām un paši tur kaut ko pamēģinām, tur vienu, otru kaut kādu praksi. Un prasam, jūs pati esat bijis tajā jogas studijā, tur pretī viņa tā, nē, man nevajag. Mana meditācija ir mājas tīrīšana. Un viņa tādā mierā to pateica, un es arī redzēju, kā viņa tīra to māju, vai kā viņa rūpēs par to, kur viņa ir. Un to es ievēroju Indijā un arī paņēmu, ka tā kā negaidīt, ka visiem vajag darīt tieši to, lai viņi būtu tā apzinātība ikdienā, jo tad, kad es tur praktizēju jogu, vai ne, ja tev mazliet ieplūst tevī tas ego, tad tev liekas, ka visiem vajag darīt pēc viena. Ka apzinātība ir tikai tas un tas. Jā, ka tas izskatās tā. Un beigās izrādās, ka tu vari dzīvot priekpilni apzināti un tiešām saist sevi arī vienkārši tādos ikdienas darbos. Un tiešām, ja tu baudi to dari un vēro sevi. Jo godīgi man liekas, ka tie, kas to apzinātību ieliek tādās vienkāršās ikdienas lietās, ka viņi pat ir patiesāki tajā, ko viņi dara un praktizē. Nevis, ka viņi tagad sāc Instagramā, ka viņi bija tajā ceremonijā, darīja tādu meditāciju, tad es gāju jogu. Un tas līdzīgi tā kā, par manu to ceļa sākumu, ka es visu to darīju un tad tikai sapratu, bet nedara to tā kā patiesi, vienkārši teikt, ka tas ir forši.
Jā, bet tas tāpēc, ka Instagrams jau to kultivē, tas taču tām kā modes industrijā, tā kā ir tās dievās pārspīlēti kalsnās modelis, un tad visa pasaule tā kā skatās uz viņām un grib līdzināties, tāpēc, ka tāda tiek radīta tā tendence, un tāpat arī ir īstenībā apzinātības praksēs, jogas praksēs, visur, šobrīd ļoti daudz, man liekas, diskutē par to, ka ir tās skaistās bildes, ir tas tā kā radīts tāds, viss perfekts, ir tikai skaistums, un tas saturs tur nav īsti parādīts, kā tu līdz tam esi nonācis. Nav patiesums, jā. To jau es arī... Bet redz, ļoti daudziem cilvēkiem vajag to skaistumu. Tātad acīm redzot, tas tā kā kārtot māju, kamēr tu nesāc kārtot māju, tu nemaz tā kā neredzi, kas tev pašā ir iekšā, jo tā kārtošana jau arī ir meditācija, kad es kārtoju tajā brīdī tās savas galvas, un jo tev sakārtotāk māju, jo sanāk, ka tu vairāk esi ar sevīm arī strādājis, jo ja tev skapī bardaks. Es to tik ļoti labi izjūtu. Ja man ir bardaks galvā, man atliek sakārtot savu telpu apkārt, un jau ir tāda skaidrāka sajūta, kas vajadzīgs tajā brīdī. Jo pretējs apzinātībai ir autopilots. Ka mēs darām vienkārši autopilotā, jo man ar tā ir bijis, kad citreiz braucu uz Rīgu, un tu esi mašīnā viens, un tā ir tā vieta, kurā tu tā kā reāli vari pabūt ar sevi, bet ja tu esi darbā, tad tā kā es strādāju tajā pirmsskolā arī, un tur ir daudz par komunikācijas ar cilvēkiem un tā, un tad tajā ceļā es domāju par tām situācijām, kas man jāatrisina, un godu vārds es citreiz sabīstos no tā, kad es domāju, es vangažos pamanīju, kāds bija luksofors, zaļš vai sarkans. Es domāju, tie, kas turē reizi dzīvē, vai varbūt arī biežāk, vai nesaskarās šo sajūtu. Es vienreiz, kad iebraucu stabā, tas bija tāds rīkīgs sarkanais karogs man, kad es braucu uz retrītu. Un ja mēs braucam vadīt apzinātības retrītu, un pati pie stūras domāju par to, kas ir jāizdara, tā kā saka, un es vienkārši palaidu garām ceļu, kur man jāgriež, un es nevis, piebremzēju, atrodu kartei, kur man bija jāgriež, vai kā apgriezties tagad apkārt. Es vienkārši strauji griezu iekšā ceļā, kuram es tikko pabraucu garām, un man bija jāizbrauc cauri 2 stabiem. Paveicās. Man ļoti paveicās, bet sabiedēju ļoti daudz cilvēks aiz muguras, un tad apstājos. Un vienkārši elpoju, un tad es izdarīju secinājumu, cik ļoti es nācu šajā brīdī, un tā bija tāda. Bet tad es sapratu, ka tā var būt sekunde, ka tu neesi apzināts, un kā notiek vispār tādas epizodes vai avārijas, vai tā kā tu saki, nepamanīji, vai tu pabrauc, vai piebremzēji pie sarkanās gaismas, kad es to izdarīju, jo autopilots arī strādā, kad tu redzi, bet tā kā tas nebija bīstams. Bīstams. Un tāpēc ir tajā autopilotā, man liekas, tās domas ir tā, ka viņas tev vienkārši ir tavas pavēlnieces, un viņas nāk, un tu viņām tā kā ļaujies, tu neesi. Tagad es braucu uz Rīgu, es aizbraukšu, un tad es tā kā piesēdīšos, Es vakar tieši vadīju jogu pusaudzēm, un meitenēm prasu, tā kā padalieties, ja vēlaties, kas jums ir tāds jauks atgadījies no pagājušās nodarbības līdz šim brīdim, un viena no meitenēm vienkārši saka, man liekas, visas dienas bija tik vienveidīgas, un tas arī ir tāds, tā kā, ka tev pat nav tāds atskaites punkts, bet tad viņa tā tiešām pasēdēja ar to sēdi un tomēr atrada kaut ko, kas bija citādāks vai kas viņai palika atmiņā. Bet, un apzinātība ir arī par to, vai tu piefiksēji. Kaut kādas izmaiņas vai kaut kas. Izmaiņas vai arī kaut kāda tāda pateicības sajūta ikdienā. Vai tev ir, ka tu vari pateikties par tiem maziem brīžiem, kas ir tev iedot, jo tā diena jau var būt it kā vienkārši. Bet man liekas, ka ja mēs esam veseli, varam darīt to, ko vēlamies, tas jau ir tāds tā kā piefiksējuma vērts. Ko mēs varētu novēlēt tiem, kas klausījās par apzinātības epizodi. Sākt ar vienkāršām lietām, ieviest to savu apzināšanos, vai arī tas pats, ja es veltu tam otram cilvēkam laiku, tad es veltu, tad es klausos viņā. Tas ir īstenībā uz visiem, uz bērniem, uz vecākiem, vecvecākiem,
uz visu, ja es esmu ar tevīm atnācis un saticies, vai arī nolēmu spēlēties, tad es esmu klātesošs un es izslēdzu telefonu. Nu, tā kā arī ievērot īstenībā tādu higiēnu tajā. Jā. Jā, tā kā sākt ar mazām lietām, ar ikdienas lietām, neiet uzreiz uz stundu garām meditācijām kaut kādos retītos, sākt ar solītiem un ieviest to savā ikdienā. Jā, tā kā. Jā. Un es varētu novēlēt, varbūt biežāk saslēgties pašam ar sevi un tad to apzinātību arī sākt pret sevi arī attiecībās ar sevi vai pamosties un sajust. Un izmēģināt dažādas prakses un atrast savējo. Jā, kas palīdzētu vairot, vai ne, šo apzinātību. Var nākt pie mums. Jā. Sākt ar mūsu studiju. Mums ir daudz un dažādas, vai ne? Jā. Mēs tikai priecāsimies būt, kā saka, ceļazīmes šajā ceļā. Jā, skaisti. Jā. Paldies tev par šo sarunu.